Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls, no pieredzes fragmentiem fantastiski savirknēti notikumu sižeti, ko skolēns pārdzīvo katru dienu. Sveicināts, skatītāji, klausītāji, varbūt pat ostītāji. Es īsti nevaru zināt, kas tu esi. Šodien es mēģināšu sev uztaisīt vakariņas. Esmu nolēmis pagatavot mīklā izviļātus kabaču medaljonus. Visu gatavošu uz izjūtām. Tāpēc precīza sastāvdaļu proporcija nav nepieciešama. Viss, dārgie draugi, sākam gatavot! No sākuma jums tomēr vajadzēs atrast un nomazgāt kabačus. Es jau esmu atradis kabačus, es esmu viņus jau nomazgājis un arī galiņus apgriezis, lai vienkārši nedaudz iekonomētu savu laiku. Kabačus mums vajadzētu sagriezt tādās ļoti plānās šķēlītēs. Vēlams aptuveni 5 mm. Mums šeit ir arī bīdmērs un mēģināsim arī ievērot tos 5 mm. Vēlams šos kabaču medaljonus sagriezt diezgan smalki. Vēlamais biezums būtu 0,5 mm. Aptuveni šādi. Izmērīsim, cik mums šeit ir sanācis. Mums šeit sanāca 0,7. Nedaudz pa bieza. Kaut gan mēs redzam otrā pusē, šeit jau nav tik bieza. Tā kā tāds vēl 0,7 vēl der. Protams, vēlamais ir 0,5, jo tad viņš ātri izcepās. Un tikpat ātri arī abrūnē mīkla, un viss ir kārtībā, viss ir garšīgi, viss ir ātri, viss ir feini, un viss ir forši. Abi mēģināsim sagriezt. Un tālūk mēs esam sagriezuši kabačus medaljonos. Tagad ķersimies pie mīklas gatavošanas. Mums būs nepieciešamas 2 olas šajā gadījumā, milti, un kā jau teicu, viss būs uz izjūtām. No sākuma iešķilsim olas iekšā bļodā. Tā, 1 ola. Šai ola ir 2 dzeltenumi. Un tagad iešķilsim otru olu. Olas nedaudz sakulsim. Pieliekam klāt nedaudz miltus. Līdz kaut kāda masa izveidojas. Vēlams šai masai arī izskatīties pēc mīklas masas. Kā mēs redzam, mums ir diezgan biezi sanācis. Tāpēc būs, vēl nedaudz pamaisīsim, bet, protams, laikam izskatās, ka būs jāpievieno nedaudz ūdeni klāt. Tā, pievienosim nedaudz ūdeni. Principā mēs varam novērot, ka ir arī kaut kādi neizmaisīti miltu pikucīši, bet, ja labi grib, viņus var arī izmaisīt. Tā, vēl nedaudz ūdens būs nepieciešams. Tā, ūdeni pielikām, vēl turpinam maisīt. Līdz mums kaut cik normāla masa izveidosies. Tā, mēs vēl redzam, ka ir diezgan daudz atlikuši milti nesamaisīti. Tos tā kā vajadzētu visus kārtīgi samaisīt. Šai masai var jau klāt pielikt kādu sāli, kādu garšvielu, bet es, diemžēl, nolēmu nelikt. Tā, kā jau redzam, mums jau sāk kaut kāda tīri normāla masa veidoties. Tā, masa ir gatava. Tagad mēs varētu ieslēgt gāzes plīti. Pievienojam nedaudz eļļas un gaidām, kamēr viss tas uzkarsēs. Pa to laiku varam jau atnest mūsu sagatavotos iepriekš sagrieztos kabacīšus. Un noliekam vienu šķīvīti jau gatavai produkcijai. Panna varētu būt jau pietiekoši uzkarsusi. Liekam virsū kabacīšus. No sākuma izviļājam mīklā, šādi izviļājam mīklā un liekam virsū. 1, 2, 3, 4. Un šeit jau ir arī 5. medaljons. Un, protams, arī 6. medaljonu nedrīkst aizmirst. 6. medaljons, jā. Un pats galvenais ir neaizmirst uzlikt vāku, jo savādāk, saprotiet, šie kabacīši neizsutīs pilnībā. Tagad veicam kabacīšu apgriešanu. Vēl pa ātru. Redzam, šeit ir diezgan tāds vēl balāvs. Par ātru. Pagaidīsim vēl nedaudz. Un tālūk, šobrīd īstais brīdis būtu apgriezt. Jā, tagad jau ir labi apcepušies. Vajadzētu cept tā kā uz vidēji mazas liesmas.
Un šādi medaļoni ir gatavi ātri, vienkārši un salīdzinoši arī lēti. Tagad ir pienācis laiks noprovēt šos kabacīšus. Garšo pēc kabača, iedomājieties. Un pietiekoši garšīgi. Man patīk. Ar jums kopā visu šo video bija Edgars. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, ka skatījāties līdz pašam šim galam. Uz drīzu tikšanos!